Jūs atceraties, es jums stāstīju iepriekš, ka man ir tāda video ideja, ka es gribu nopirkt ļoti neglītas drēbes un censties pārvērst tās drēbes nedaudz nesājamākas. Jā, un tieši tā sanāca, ka pagājušajā nedēļā mēs bijām dzimšanas dienā, kurā bija jāģērbjas 90. gadu stilā. Mans puisis nopirka tādas ļoti 90. gadu stilā bikses, kuras viņš teica, ka viņš metīs ārā, tā kā viņš nekad nenesās tādas, un es pilnībā saprotu, jo tās bikses nav baigi skaistas. Tāpēc es domāju, varbūt tā ir laba video ideja, un lai man nav speciāli jāpērk kaut kas, es mēģināšu pārveidot šīs bikses. Es necentīšos, tāpēc, ka pirmkārt es neesmu šuvēja. Tā kā man nav nekādas šujmašīnas, es te tagad nešūšu ar adatu un diegu kaut ko. Reāli visu, ko es izdarīšu, es varu sagriezt kaut ko, un to es arī izdarīšu. Tāpēc es nelieku lielas cerības, un jūs arī neliekat lielas cerības, ka tagad sanāks kaut kas riktīgi skaists. Es zinu, jūs uzspiedāt uz šī video un domāsiet, ka es tagad riktīgi šūšu, jo es esmu skatījusies šādus video, kur meitenes tā kā tiešām cenšas, un viņas nopērka kaut ko neglītu, bet viņas reāli nopērk to neglīto apģērbu tikai auduma dēļ, un tad viņas uzšuja kaut ko pilnībā citu. Tā kā viņas vienkārši izgriež to audumu un uzšuja pilnībā kaut ko citu. Šis nav tas gadījums, jā. Kādu laiciņu domāju, ko es varu izdarīt ar šajām biksēm, jo vienīgais, ko es varu izdarīt, ir sagriezt caurumus, bet vai tas uzlabos šo bikšu izskatu? Es nezinu. Es pat skatījos YouTube'ā un TikTokā video tieši par veciem neglītiem džinsiem, kā uzlabot to izskatu, un tur nebija nekā laba. Vienīgais, jā, kas bija vienkārši sagriezta, bet pārējie DIY projekti bija, es teikšu, viņi sabojāja tās bikses vēl vairāk. Es nezināju, ka tas bija iespējams, bet tas bija iespējams. Es jau neko baigi nezaudēšu, tāpēc, ka šīs bikses vispār jau arī bija uz mešanu ārā, tāpēc jā, es nezinu, vai es viņas uztaisīšu tādas, ka es tagad nesēšu, bet, varbūt brīdumi notiek. Jā, tātad bikses ir šādā krāsā. Es nākošajā kadrā ielikšu video, kā man viņas izskatās virsū. Protams, kā plati gali vispār, tā kā šīs bikses derēja manam puisim. Jūs varat iztēloties, kā viņas izskatījās uz manis. Tik milzīgas, es nevaru papagaļi tā ķērts. Kāpēc viņi vienmēr ķērts tad, kad es sāku filmēt? Es piemērīju šos džinsus un nevaru. Vispār es nezinu, kā lai parāda, jo šis objektīvs ir tā kā tuvināmais un tā kā es nezinu, vai jūs redzēsiet, bet jūs saprotat. Varbūt šādi, es nezinu, ja jūs skatāties caur televizoru, tad es nezinu, pagriežat galvu tā. Tātad šādi izskatās šie džinsi. Ko es varu pateikt? Šie man šķiet ir Jā, ar vēl trakāk. Šie man šķiet ir visneglītākie džinsi, kādus es esmu jebkad nesājusi. Un es to saku pilnīgi nopietni. Tā kā es izskatos pēc tāda pieklājīga opja. Tagad kārtīgi apskatāt pirms. Es nezinu, vai pēc būs baigi labāks. Šis ir mans darba galds. Tagad jūs vairs mani neredzēsiet. Es īstenībā īsti tad nezinu, ko es darīšu. Tā kā es nezinu, vai griezt galus vai atstāt viņus tādus milzīgus. Labi, galus varbūt beigās, redzēs, kāda man būs iedvesme. Es paskatījos visādus tutorialus, un tur bija tāds tutorials, kā uztaisīt smukus tos caurumus, tā kā iegriezt pāris tās šķelītes, un tad ar pinceti izvilkt ārā tā kā to džinsu audumu, un tad tur paliks tie baltie diegi, bet tas ir pārāk liels čakars, tas ir pārāk liels eforts, kuru es tagad negribu ieguldīt tik ilgi. Un tad es
Jā, tā ir rīve. Es tiktu kā redzēju tādu haku, ka vienkārši paņem rīvi un sarīvē džinsu. Reāli es nelieku baigi lielās cerības, ka rīvi čista var sarīvēt, bet, nu, pamēģinām. Es nezinu, vai ar mazo vai ar lielo, un arī nav nekādas precizitātes. Un arī es nesaprotu, vai man ir jāiegriež kāds caurums vai vienkārši. Es nevaru. Tā, tad pagaidām nekas nenotiek. Vienkārši viņš uztaisīja pūku. Varbūt man tomēr vajag iegriezt kaut kādus ar šķērēm kaut ko pagriezt. Jūs to redzat? Viņš uztaisīja vienkārši pūciņu. Nu labi, es riskēšu un iegriezīšu. Jā, bet kuru? Labi, vienalga, es tāpat viņas nenesāšu. Pamēģināsim šīs šķēres. Dievs, cik viņas slikti griež. Vot 90. džinsi, tā kā viņi ir izdzīvotāji, viņus vispār nevar sagriezt. Labi, es te parīvēšu kādu laiku. Ziniet, es jums teikšu pilnīgi godīgi, šis rīves haks ir pilnīgs sūds. Tāpēc, ka jūs paskatāties, es izgriezu te vēl vienu caurumu, tā kā, un es domāju, ka norīvēšu šito nost, tā kā, lai tur ir tāds, nu, smukāks, un jūs paskatāties, kā tas sanāca. Nu, tā kā, nav tas, ko es gribēju, un bija gaidījus, ko es gribēju, es vispār nesmu nekāda profesionāla. Tā kā rīves haks, diemžēl, nestrādās. Es nezinu, ko lai dara, prosto jāizgriež caurums un viss. Kā jums liekas, vai es uzlabošu šo džinsu izskatu vai sabojāšu? Labi, sabojāt diez vai, bet vienkārši, ka ir tikpat briesmīgi, cik bija sākumā. Šie džinsi ir tik spēcīgi, reāli. Ārprāts. Ziniet, vispār, es biju iepriekš jau šitā darījusi, kad, tā kā, es pat neceros, ko es tad griezu, vai tie bija džinsi, vai tā bija kaut kāda džinsu jaka, bet es kaut ko biju griezusi, un es jums saku, tad bija daudz vieglāk saplēst tā kā un iegriezt caurumu, bet šie džinsi ir reāli izturīgi riktīgi. Es neizplānoju tos caurumus, kurš es vispār neko neizplānoju, un es vienkārši random vietā paņēmu un iegriezu caurumu, tā kā es pat nedomāju, vai tieši tajā vietā labi izskatīsies. Nu, tas bija reāli jādara tad, kad man tie džinsi bija virsū, un tad bija, nezinu, ar zīmuli jāiezīmē, kur es gribu tos caurumus, bet, protams, ka es to neizdarīju, vienkārši uz pļuhas kaut kur iegriezu un viss, un cerēju, ka būs labi. Tātad šāds man sanāca coksītis. Nu, tā kā īstenībā nav tik traki. Nu, tā kā varēja būt sliktāk. Bet varbūt tomēr man jāuztaisa tas milzīgais caurums. Vispār es biju domājusi šitajiem džinsiem iegriezt dibenā caurumu. Nu, ne jau tādu, kādu jūs domājat. Bet, ziniet, kādreiz bija tāda, ko man tagad darīt ar šito? Es nezinu pat... kā no šienes. Labi, jūs ziniet, kādreiz bija tāda mode uztaisīt tādus tā kā svītras stievus caurumiņus, gardenus dibenā un ritīgi smuki izskatījās. Un es domāju, varbūt izdarīt tā, bet tad es atcerējos, ka tie džinsi nebija tik neglīgi. Labi. Šie džinsi diezgan plati. Un es šaubos, ka man tas sanāktu labi. Es tagad nogriezīšu šito kluci nost. Ziniet, es jums teikšu godīgi, es padodos. Jūs ticiet vai nē, bet es sabojāju šos džinsus vēl vairāk. Es paskatieties uz šito caurumu. Tā kā jūs redzēt, ir riktīgi briesmīgi. Varbūt jāuzties ar šorti vienkārši. Davai uztaisīšu šortus, vienkārši nogriez. Jā, bet plati šorti džinsu. Labi, tā kā es jau esmu sabojājusi šos džinsus. Kad jūs iedomājaties, cik neglīti šorti sanāks no šitajām biksēm. Īstenībā man apnika griezt.
reāli man šķiet šitā plēsta nebija laba ideja. Jūs paskatāties, es netīšām aizplēsu viņus īsākus. Reāli, tad, kad es teicu, ka es neesmu profesionāla, es to domāju pilnīgi nopietni, jo jūs paskatāties, kā es nogriezu šitos džinsus. Es nevaru. Ārprāts. Man sākumā, es nevaru tik briesmīgi. Man sākumā bija doma tā kā negriezt viņus kā šortus, bet atstāt tā kā garumā un sagrieziet visādus caurumus, bet man nesanāca, tāpēc es domāju sagriezt kā šortu. Nu, izskatās labāk kā iepriekš. Šis ir dabīgais push-ups, paskaties. Varbūt vajadzētu vienkārši īsākus nogriezt. Un tad būtu? Varbūt, jā. Reāli? Varbūt pat nav tik traki. Man šis vēl riktīgi labi iedarās, ne? Tāda sajūta, ka es tūlīt taisīšu ASMR. Bet kopumā es teiktu, ka sanāca labāk, kā es biju gaidījusi, jo tad, kad es sāku griezt tos caurumus, tad es vispār padevos. Es domāju, ka būs riktīgi neglīti, tāpēc, ka tie caurumi vispār nebija labi. Man šķiet, ka tie džinsi labāk tomēr izskatās kā šorti, un ja es nogrieztu īsākus, varbūt tā kā es varētu iziet vienreiz ārā no mājas uz veikalu. Bet tāpēc, kad viņi viduklī ir par lielu un tad tur pārāk daudz auduma un tad izskatās aizmugurē riktīgi dīvaini, bet tā kā nebija tik traki. Nākošais es gribu nopirkt kaut ko nedaudz cerīgāku, ka es reāli tiešām varētu uztaisīt kaut ko skaistāku. Es nezinu, kaut kādu blūzi vai maiku, jo ar biksēm man šķiet, ja tu gribi uzlabot, tev reāli vajag mācēt šūt, jo sagriežot caurumus, tu vienkārši neuzlabos izskatu. Es vispār uzliku veco objektīvu un domāju, kāpēc es esmu tik tuva vēl joprojām, bet es vienkārši biju riktīgi pietuvinājusi. Bet, jā, mēs tiksimies nākošajā video. Atā!